Kā pārbaudīt, ka ieguņu pamatnes vingrojumus veids pareizi? Pirmais, pārbaudi to vizuāli no ārpuses. Lai veiktu šo pārbaudi, atģērb ieguņu pamatni un izvēlies sev vērtu pozīciju. Tā var būt pussēdz pozīcija, gultā vai uz krēsla, kā arī stāvas pozīcija. Ja izvēlies stāvas pozīciju, tad uzliec kāju uz kādu paaugstinājumu, ņem talkā spogulīti un pieliec spoguli tā, lai tu redzētu savu ieguņu pamatni. Un sāc veikt vingrojumu. Ieelpa, izelpas laikā sasprindzina makas un anālās atveres un iesūc tās uz iekšu. Kas tev jāredz savā spogulītī? Spogulītī tu redzi, ka ieguņu pamatnes atverītas mums savelkas ciešākas, mazākas, kā tādi mazi pumpuriņi, un viegli arī iesūcas iekšu ieguņu pamatnē. Savukārt ieelpā, kad tu atslābiņi ieguņu pamatnes muskuļus, arī spogulītī tu redzi, ka atverīts kļūst nedaudz plašāks un maigi paslīd uz leju. Ja tu to redzi, tātad viss ir pareizi. Otrs veids, kā pārbaudīt ieguņu pamatnes vingrinājumu pareizību, ir no ārpuses ar savu plaukstu. Arī šajā gadījumā ieguņu pamatnē ir jābūt tātad atģērbtai, un plaukstu tu pieliec pie iegurņa. Tātad starp kājām pie savas ieguņu zonas. Ieelpa, izelpas laikā savelc atverītas, iesūc tās uz iekšu, un šajā brīdī tev jāsajūt, ka ieguņu pamatnei kontakts ar plaukstu paliek mazāks. Savukārt brīdī, kad tu atslābinies ieelpā, jūti, ka ieguņu pamatne it kā nolaižas atkal lejā un tavu plaukstiņa kļūst pilnāka ar šo te ieguņu pamatnes audiem. Trešais veids, kā pārbaudīt ieguņu pamatni, ir vagināli. Tātad atkal var izvēlēties jebkādu sev vērtu pozīciju. Ja stāvus, tas ir tad atkal ir ērti uzlikt kāju uz kādu paaugstinājumu un ievietot savas makas atverītē savu pirkstu. Brīdī, kad izelpā jūs ieguņu pamatnes muskuļus sasprindzināsiet, jutīsiet, ka makas muskulīši ap pirkstu apvelkas ciešāk un arī dzen viegli pirkstiņi iesūc uz augšu. Savukārt atslābuma brīdī ir jājūt pretējais, tātad muskuļu tvēriens ap pirkstu kļūst maigāks un pirkstiņš maigi paslīd uz leju. Savukārt ceturtais veids, kā pārbaudīt ieguņu pamatnes muskuļu darbību pareizību, ir pie fizioterapeita, kurš šajā jautājumā ir specializējies. Veiksmi!